ir tāda, ka parolēs var likt atstarpes iekšā. Ja, mums no vecākiem, vecvecākiem ir nodotas bailes no atstarpēm, jo 90. gada sākumā, ja tu ieliki failu nosaukumu atstarpi, tad fails bija pazudis. Viņu saglabā, un viņu vairs nav. Ja tu ieliki parolē atstarpi, tad tu vairs netiki atpakaļ iekšā. Tie laiki ir pagājuši pirms 20 gadiem. Un ko nozīmē, ka mēs varam likt atstarpes parolēs? Tas tikai viens no 255 simboliem, ko potenciāli var parolē ielikt. Bet tas nozīmē, ka mēs varam rakstīt teikumus, mēs varam rakstīt frāzes, un cilvēka prāts daudz vienkāršāk atcerās frāzes nekā kaut kādu muģekli ar burtiem, cipariem un simboliem. Labā ziņa ir tāda, ka atstarpe ir simbols, lielais mazais burts dabiski būs iekšā, varbūt kāda izsākuma zīme, komats un tā tālāk. Un uzbrucējam, un tā parola uzreiz būs gara. Tajā brīdī, kad es mēģināju pārliecināt 30 valsts iestāžu pārstāvjus, tas bija pirms apmēram 10 gadiem. Es mēģināju viņus pārliecināt par to, ka varbūt jāpalielina minimālā parole valsts sistēmās no 8 simboliem uz 16. Gandrīz visas iestādes man skatījās kā uz pilnīgi traku. Es nepaspēju pat izskaidrot to savu domu līdz galam. Un tajā gadā tika oficiāli palielināts līdz 9 simboliem no 8. Tas bija tāds kompromiss. Bet, ja mēs liksim teikumus, viņi automātiski būs 16 simboli un garāki. Un uzlauzt to būs ļoti, ļoti sarežģīti atcerēties samērā vienkārši. Galvenais, neņemiet kaut ko gatavu, nevajag tur mīļāko dziesmu vārdus, izdomājiet paši savus unikālus teikumus.